Labdien visiem! Mani sauc Velta. Kā jau video sākumā jūs redzējāt, esmu pabeigusi adīt šalli, un tagad pastāstīšu nedaudz vairāk, kā tad es savu šalli adīju. Un tā, šāles izmēri. Šāles garums ir 1,70 cm, šāles platums ir 28 cm, un bārkšu garums ir 10 cm. Nu, var teikt, ka kopējais šāles garums kopā ar bārkstīm ir 1,90 cm. Un tā šāle ir radīta no dzijas Alizē Angora Golda. Dzijas sastāvs 80% akrils, 20% vilna, 100 gramos 550 metri. Es adīju savu šāli 2 pavedienos ar adatām numur 6. Un manas šāles krāsas numurs ir 180. Šāle ir adīta pa apli, nav ne labā, ne kreisā puse. Tātad, un ar ko man šāle ir tāda interesanta, šālē ir šogad un jau arī pagājušajā gadā bija tik ļoti aktuālās adītās bārkstis. Un tā, šāli, kā jau es teicu, es adīju pa apli ar adatām numur 6, un šeit pavisam kopā ir 90 valdziņi. Tātad 45 valdziņi vienai daļai, 45 valdziņi tā kā šāles otrai daļai. Bet teikšu atklāt uzreiz, šī ir tāda neliela kļūda, kas ir manos aprēķinos ieviesusies šāles adīšanas laikā, jo tad, kad es sāku adīt bārkstis, es sapratu, ka es esmu nepareizo valdziņu skaitu uzmetusi, ir jābūt pāra skaitlim, skaitļu valdziņiem katrā šāles daļā. Tātad, ja man kopējais valdziņu skaits bija 90 cm, tātad dalot uz 2 sanāk 45, un tad nevarēja īsti precīzi šīs te bārkstis izadīt, veicot šos te noraukšanu, kad mēs šajā pēdējā kārtā sākam to darīt. Tātad, ja jūs arī vēlaties adīt, ir jābūt pāra skaitlim. Manā gadījumā vajadzēja būt vai nu 92 vai 88 valdziņi. Bet, tas nav, teiksim, nekādu tādu, nevar to redzēt, ja, kad es kļūdījos ar šo valdziņu skaitu šeit pašā sānu daļā, tātad man 2 reizes pēc kārtas vajadzēja veidot šo te noraukumu, ja? Teiksim tā, tas, kurš nezina, tam arī, to arī nevar tā redzēt. Tātad, kā tad es šāli adīju? Šāli sāku adīt tātad, no vienas malas un uzmetu valdziņus ar vaļējo valdziņu paņēmienu. Iepriekšējos video es jau rādīju, kā tas izskatās, kad es sāku šāli adīt. Tātad ar vaļējo valdziņu paņēmienu uzmet 90 valdziņus, sadalīju 2 daļās, tātad marķierus katrā pusītē ieliku un tad vienkārši adīju man vajadzīgo garumu. Un tad jau pēdējā kārtā sāku izadīt šīs te bārkstis. Tātad šīs te bārkstis vai bārksts viena sastāv no 4 valdziņiem. Tātad pašā pēdējā kārtā tika sādīti kopā valdziņi. Manā gadījumā tas bija tā, 1 valdziņu sādīju, 1 valdziņu izadīju, 1 valdziņu sādīju, 1 valdziņu izadīju. Un tā visapkārt papli, tādā ritmā tika veidot šis te noraukums. Un tad vienkārši sāku adīt pa vienai šai te bārkstī, jā. Tātad no katras puses 2 valdziņus sādīju kopā. Tātad šeit ir 2 valdziņi un no otras puses 2 valdziņus. Un tad šī te bārkšu daļa tika adīta, kā tas latviešu valodā pareizi saucās? Manuprāt, aikords saucās. Krievu valodā ir tāds termins šnuram aikorda. Domāju, ka latviešu valodā tāpatās tas ir aikords. Tātad kā es adīju šīs bārksis vai tā saucamo aikordu, tātad ir jāuzmeta 4 valdziņi. Un izadām 4 šos te valdziņus labiski, visu laiku adam labiski. Izadam labiski un pārbīdam valdziņus uz adatas sākumu. Tātad visērtāk to ir adīt vai no ar zeķu adatām vai arī ar adatām ar šo te lociņu, lai valdziņus visu laiku var pārbīdīt uz adatas sākumu. Un tagad šo te diegu, redziet, viņš ir no otras puses, kas skatās it kā šeit pie tā pēdējā valdziņa, bet mums tas diegs ir tā jāpastiep nedaudz un jāsāk atkal adīt no gala.
no sākuma. Atkal izadam 4 valdziņus. Izadam un atkal pārbīdam uz adatas sākumu. Un tā visu laiku adot mums izveidojās šāda te bārksts. Tāda kā šņurīte. Nu, tas laikam arī latviešu valodā tā arī saucās laikam aikords. Jā, nu es gadījumā tagad nepareizi nosaucu, tad komentāros palabojiet mani un ierakstiet, kā tad saucās pareizi šāds adīšanas veids. Nu, jā, un tad pašās beigās tātad šīs te bārkstes izadīju. Otrā daļā šalles, tātad tur, kur es valdziņus uzmetu ar vaļējo valdziņu paņēmienu, šis te papildus diegs bija jāizārda, un atkal pēc tāda paša principa adīju šīs te bārkstes. Nu, principā nekas šeit sarežģīts nav. Vienīgi tas, ka šie te 170 centimetri ir jānoada. Nu, šīs šalles, es domāju, ka ļoti daudz ir uz ielas arī redzējuši, jauniešiem ir ļoti aktuāls šogad. Man gribējās nedaudz šīs bārkstes garākas izadīt, bet es sapratu, ka man dzīves vienkārši tad nepietiks. Šeit ir tieši 300 grami izadīti. Ja vēlamies šalles, šīs te bārkstes 15-20 centimetrus adīt, tad, protams, attiecīgi dzīvu vairāk vajag. Var, protams, rasties jautājums, kāpēc šalle bija jāad no tādas dzijas, kuras sastāvā ir tik daudz akrils, 80%. Teikšu uzreiz, šī šalle ir domāta jaunai meitenei, visticamāk, uz pavasarī uzadīšu vēl vienu šalli viņai šādu pašu, tikai citā krāsā. Jaunieši ilgi negrib valkāt vienu un to pašu apģērba gabalu, kā saka, vai aksesuāri, viņi grib bieži mainīt, un tāpēc es uzskatu, ka jauniešiem adīte tur no kašemira vai no kādas citas dārgas dzijas absolūti nav jēgas, jo viņi, šī šalle tiks pavalkāt pāris mēnešus, un jau gribēsies atkal kaut ko citu. Tāpēc es uzskatu, ka šajā gadījumā adīt no šīs dzijas, kas ir, tā sakot, dzija no lētā gala, nav nekas slikts. Tas arī šoreiz viss manā video. Tāds bija mans stāsts par manu šalli. Paldies par uzmanību un tiekamies jau kādu citu reizi.